bet ir tā, ka jaunībā cilvēks aug, un tad izšķirās, vai viņš būs labs cilvēks vai jauns cilvēks. Tāpēc mēs pirmo liekam labais un jaunais, kad viss pamats ir jaunībā, kāds cilvēks būs turpmāk. Otrajā vietā mēs liekam morālo brīvību, jo arī jaunam nevar iespiest, vai viņam ļauj izpausties un dzīvot. Trešo mēs liekam draudzību, jo bez draudzības nav nākotnes nevienam. Tieši tā. Tad, kas ir tāds? Briedums. Briedumi gados sāk parādīties mīlestība, ne? Visiem tur pamatskolā jau kādā 7. 6. klasē rociņām tur pirmais skūpsts. Nu, gan briedums bišķi vēlāk ir, vai ne, bet jau tajā jaunībā, es domāju, no jaunības pārējie, tas briedumi ir šī mīlestība tajā starpā, tāpēc mēs liekam pirmo, jo tad mēs pārējām uz to posmu. Tālāk ejam pienākums, kurš cilvēks, kam ir jau kaut kāds daudz maz briedums, vai ne, viņam ir pienākuma apziņa. Varbūt tas nav obligāti domāts uz skolu mērķēts, bet pienākuma apziņa kā tāda. Jā, skaidrs, sirdsapziņa. Jā, liekas sirdsapziņa, no sirdsapziņa. Kas ir briedumi gados bez sirdsapziņas, jaunieši. Tas, man liekas, nav jāstāst, katram ir savu veidu sirdsapziņa. Ejam tālāk vecais. Iesapēšos reizes ar to jūs ir oriģināli, varbūt atķeksēt, turpos, kāda citām grupām vai vienāja, lai... Mēs jau sēžam pie tā televizora, bet pie avīzes, un mēs pat neskatāmies tajā, tad labi, neesam izdzīvojis, bet jā, tie vecie, Bet neizskatās vēl tajā televizorā par savu avīzi nelas, bet domā par savu visu dzīvi, vai viņi ir piepildījuši to, un tad viņiem tā jēga parādās, vai priec dzīvot, vai nebija. Jēga dzīvot. Ejam tālāk, cieņam gods. Uz vecumu visi paliek tādi cienīgāki, godājamāki. Domājam, katrs vairāk vai mazāk ir kaut ko sasniedz. Un tad taisnīgums, vecvecāki, attiecieties visi vienādi pret saviem mazbērniem, lai nebūtu viens mīļāks, viens nemīļāks. Ja? Tātad, labi, paldies, tā bija pirmā grupa. Laime. No to visi ir jābūt laimīgiem. Bērnībā smilšu kastē spēlējoties jābūt laimīgam, brieduma gados rociņās staigājot, kad lielukas krasti jābūt laimīgam, un vecumdienās skatoties, kā uzaug bērnu un mazbērnu jābūt laimīgam. Paldies!